Patiesība vai mīts? Šodien atspēkosim populārus aizspriedumus par elektroauto. Pirmais mīts, ko bieži dzirdu, ja tev ir aizņemta ikdiena, elektroauto vien sarežģīs to. Taču, izmantojot elektroauto uzlādes iespējas, kas novietotas bieži vien pie tirdzniecības centriem, darba vietā vai pie mājas, elektroauto tieši otrādi man atvieglo manu ikdienu. Es dodos iepirkties autolādējās, es strādāju autolādējās, es mājās veicu mājas lietas, auto pie mājas lādējās. Otrais mīts, ko es bieži dzirdu, ka elektroauto nemaz nav dabai draudzīgs, taču tā nav. Baterijas ražošanas procesā ir nepieciešami resursi, taču lietojot elektroauto, CO2 emisijas nospiedums aiz manis paliek mazāks. Turklāt, jo vairāk enerģija nāk no atjaunojumiem resursiem, jo vidē draudzīgāk paliek braukšana. Trešā lieta, ko esmu dzirdējusi, ka elektroauto ziemā vispār nevar lietot. Šī ziema bija ārkārtīgi barga un tik komfortabla es nebiju izbaudījusi nevienu ziemas sezonu braucot ar auto. Autosalones priekšsildīju, plānoju uzlādes, jā, varbūt arī biežāk, bet komforts braucot ar siltu auto bija neatsverams. Patiesībā labākais veids, kā iepazīt elektroauto, ir vienkārši to izmēģināt. Esmu nobraukusi jau vairākus tūkstošus kilometru, un tik komfortablu braukšanu kā ar elektroauto neesmu baudījusi līdz šim nekad. Pievienojies!